Tagad precizējam. Valsts prezidenta likumdošanas iniciatīva attiecībā uz visiem tiem valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, departamentu direktoriem, kurus mēs tomēr aprunājām, neko neaiztiek. Saņemiet tos pašus šobrīd 1000 padomē, vienlaicīgi strādājiet ministrijās. Ja? Turpiniet strādāt, viss kārtībā. Vienkārši lielāku algu nemaksājam. Plus, cik daudzām mēs ko samazinām, ja zem šī otra punkta domāts samazināt? Pirmais punkts, jā, kā jūs jau minējāt, tad iesaldēt uz 2 gadiem. Tas pirmais punkts mēģina sasniegt 2 mērķus. No vienas puses, lai saglabātos šis konkurētspējīgais atalgojums, un mēs šodien komisijas sēdē dzirdējām no valsts kancelēs kolēģiem, ka ir gana daudz pieteikumu uz vakancēm kapitāla sabiedrībās, un ka šobrīd tas atalgojums ir konkurētspējīgs ar privāto sektoru. Bet tomēr, lai paturētu prātā budžeta iespējas, tad, lai nerastos jauni papildus izdevumi valsts budžetam, budžeta dotāciju formā uz algu rēķinu. Bet, kā jau jūs norādījāt, tas piedāvājums ir terminēts, lai atkal neiegrist otrā grāvī un neveidotos tā situācija, ko mums arī valsts kancelēs kolēģis stāstīja pirms kādiem gadiem 10, ka kapitāla sabiedrības vadībām tās atalgojums bija tik zems, ka tur nevarēja piesaistīt kvalificētu speciālistu. Tad tur mēs mēģinājām tā līdzsvarot konkurētspējīgs, bet vienlaikus arī samērīgs ar... Un tas otrs punkts? Par tiem 80%? Otrs punkts ir pēc būtības pārnests no vadlīnijām. Tur šis princips ir, ka tajās kapitāla sabiedrībās, kur ieņēmumi ir vairāk nekā 80% no budžeta, tur atalgojums var tikt samazināts par 20%. Paņemsim citi viedokļi. Pieņemt lēmumus un likvidēt padomus ar atrunu, ka pastāv iespēja ministra kabinetam izvērtēt, pašvaldībām izvērtēt un pēc izvērtēšanas pieņemt lēmumu. Ja saglabājam kādu padomi, nonākam pie loģiska argumentēta secinājuma, tad nosakam padomus locekļu skaitu un atalgojumu lielumu. Piemēram, kur ir jaukta šī dalībnieku sistēma, kur ir valsts, pašvaldība vai privātais, tur mēs ļoti labi apzināmies, ka ar augstu būs nepieciešama šī padoma. Mēs nesakām, ka ir jālikvidē pilnīgi visas padomas, bet tas, ka ir jābūt racionālam un skaidram un pamatotam, izsvērtam pamatojumam, kāpēc kaut vienu šo padomu saglabāt, kaut vienu. Es nerunāju tur par TET vai par LMT, tas tā kā būtu loģiski, vai, nezinu, Liepājas siltums, kur ir jaukta dalībnieku akcionāru struktūra, bet kādēļ, piemēram, Latvijas loto ir nepieciešama padoma? Un to nevar neviens paskaidrot. Ko šī padome dod? Mēs redzam izmaksas. 2,7 miljoni padomas locekļu algā. Augstskolas vēl 2,4 miljoni. Ko mēs varam faktiski uzreiz ietaupīt? Nu, droši vien nevajadzētu aiziet otrā grāvī un tagad visas viņas likvidēt, neizvērtējot tas, ko Tavarkungs jau aicina izvērtēt. Tieši tā, un tas ir arī prezidenta priekšlikumā vispār pārvērtēt, vai nepieciešams... Tikai gadu ilgāk vērtēt prezidenta priekšlikumā tas ir. Gadu ilgāk, 15 mēnešus mēs vērtēsim nopietni. Jā, nu, pa padomēm es arī ļoti negatīvi skatos uz padomju pastāvēšanu, jo savā arī profesionālajā darbā, es neesmu spējis nekad redzēt, kur ir tas padomas īstais pienesums. Pamatā jau tā valde ir vairāk, kas darbojas, un arī ministrijas kā kapitāla daļa turētāji parasti ļoti vāji bijuši. Un vēl jau vairāk tagad parlamentārās izmeklēšanas komisijā katru nedēļu skatoties, kā notika RBRL, Eiropas dzelzceļa līnijas, ministrijas saspēle, kas tur darījās, vispār vēl negatīvāk.